Nodarbojies kādreiz ar? Narkotiku realizāciju dažādiem pilngadīgiem cilvēkiem. Ar heroīnu, intravenozais heroīns ķipa slikti, bet klepu sīrups ar kodeīnu un prometazīnu labi. It kā visiem reperiem patīk, bet tas ir heroīns. Ļoti neatbalstīt šīs vielas vispār pieejamību, jebkuram cilvēkam gandrīz bez ļoti striktas uzraudzības, kur ne vēl, ka tas ir jauniešiem tas, kas viņiem interesē. Bez tolerances 1 mg Xanax un plus aliņš ir principā blackouts. Un to var sasniegt jebkurš par kaut kādu 3 līdz 5 eiro. Jā, es teiktu, ka marihuāna ir visseifākā lieta. Tajā visā vispār labāk būtu priecājušies, ka bērni pīpē marihuānu nekā dzer alu. Bezjēdzīgas nāves viena pēc otras. Līdzīgi kā boltu kurjeriem vai taksistiem, es pieņemu, ka strādāt varētu bezgalīgi, ja vien vienkārši nezaudēt samaņu kaut kad.